Sveiki, autodromu skatītāji! Sveiciens no tumšajā laikā, sirsnīgs un gaišs sveiciens svētkos no ropažiem, no Sijāvakāra, Kronu ropaži. Paldies par sadarbību šajā gadā un uz sadarbību nākošajā gadā. Novēlu jums, protams, veselību, bet arī tīras, skaistas mašīnas, lai ripo, lai neniķojās. Un, protams, gaidīsim atkal uz sadarbību ciemos uz ropažiem un skatieties autodromu. Liels paldies visiem, kur veltīja savu laiku un ieklausījās mūsu stāstos, jokos un padomos. Cerams, ka vismaz kādam tas noderēja pareizo lēmumu pieņemšanā, jo plašajā riepu sortimentā ir ļoti viegli apmaldīties, tādēļ jo īpaši svarīgi ir ieklausīties uz faktiem balstītos padomos. Jaunais gads nāk ar kustību, jauniem ceļiem, jauniem mērķiem un jauniem izaicinājumiem. Mēs esam tur, kur sākas kustība. Un neatkarīgi no tā, kāda laika apstākļi būs, lai jūs varētu doties uz priekšu droši un pārliecinoši. Priecīgus jums Ziemassvētkus, mieru un lai katrs jaunā gada kilometrs jums droši. Ja nu gadījumā jums pietrūkst kāds pantiņš Ziemassvētku vecītim, te būs manējais. Ķīsels brauc Pārdaugavu, rakstītām kamanām. Mazi bērni pakaļskrēja, karotītes laizīdami. Paldies! Ko, dārgie autodromu skatītāji, apsveicu visus ar to, ka vēl viens gads ir aizvadīts. Esam bijuši kopā daudzos raidījumos. Varu apsolīt arī to, ka nākamgad būsim atkal kopā. Tad, tā gada mījā mūsu vēlējums no Radijas lielā kolektīva ir tāds, ka, lai ir silti, saticīgi svētki un, protams, laimīgs jaunagads. Un tur arī tiekamies jaunā gadā. Nu re, esam kopā aizturējuši atkal vienu gadu kopā ar autodromu un domāju, ka daudz ko esam jaunu uzzinājuši par un ap automašīnām, bet šobrīd pienācis laiks ir dāvanām. Gan sev, gan saviem mīļākajiem, gan arī, protams, savai visskaistākajai, vismīļākajai un vislabākajai automašīnai. Lai jums visiem klusi un jauki Ziemassvētki, kā arī lustīgs jaunais gads. Lai tie kilometri griežās un tiekamies jaunajā 2026. gadā. Berlaimītu tusu drabiņu Ziemassvētku vakarā, lai mirdzēja tava tačka Ziemassvētku vakarā. Paldies jums, kad bijāt kopā ar mums 2025. gadā. Ļoti jūs gaidām 2026. gadā, lai jums laimīgs un foršs jaunais gads, un atcerieties, ka krauna pretrūsas apstrādes programma ir jāveic katru gadu, tad mēs arī spēsim pasargāt tavu automašīnu no rūsas. Lai jums priecīgi svētki un skaists jaunais gads. 3, 4, kamera, gaismas, mikrofoni, aiziet. Sveiciens visai Autodroms raidījumu vadības komandai, visiem skatītājiem un faniem. Milzīgs prieks un pateicība par 2025. gadā kopā piedzīvoto ar Huawei komandu un, protams, ka ceram arī uz to 2026. gadā. Un tieši tāpēc Huawei Latviju vārdā mēs visi novēlam laimīgu jauno gadu! Labdien, mani sauc Žanete. Esmu tas cilvēks, kurš piedalās katra raidījuma autodromu veidošanā. Bet jūs mani droši vien, ka nekad neesat redzējuši. Es uz jums skatos caur kameras objektīvu. Tādēļ arī es gribu novēlēt jums jaunajā gadā stipru veselību, veiksmi, naudiņu un tik labu priekšnieku kā man. Lai viss notiek jaunajā 2026. gadā.